Tātad šis puisis, Tomas Māsīs, ir zaudējis Kentuki. Un jūs sev jautājat, kāpēc man tas būtu svarīgi? Es jums tūlīt pateikšu precīzi iemeslu, izņemot to, ka viņš ir prasts cilvēks, kurš nolēma vērsties pret Trumpu, kas pats par sevi bija muļķīgs lēmums. Šīs ir attēls ar visiem cilvēkiem, kuri nolēma atbalstīt šo vīrieti. Labi? Un ja tas jums nepasaka visu, kas jums jāzina, es to izdarīšu. Jo pēdējā laikā mēs redzam šo kustību, jūs to varat saukt par jauno kreiso, jūs to varat saukt par modro labo, cilvēkiem, kuri ir nolēmuši, ka viņi ne tikai padarīs Trumpu par savu ienaidnieku, bet darīs visu, lai tiktu pie klikšķiem. Un veids, kā viņi to darīs, ir pierādot, ka tieši viņi ir tie, kas cīnās pret Izraēlas pārņemšanu Amerikā. Un viņi ir izplatījuši šo sazvērstības teoriju visos virzienos un pat tiešām padarījuši to par visu savu uzskatu epicentru. Un katrs izteikums, katra intervija ir bijusi tikai par Izraēlu, 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 Izraēlu. Ja jūs sev jautājat, kāpēc cilvēki ir tik apsēsti ar Izraēlu, patiesība ir tāda, ka daudzi cilvēki nav, bet šie cilvēki ir. Un viņi šobrīd ir izveidojuši visu savu tiešsaistes personību ap šo ideju, ka amerikāņi patiešām ienīst Izraēlu un viņi būs tie, kas to pierādīs. Tāpēc tas, ka viņš vakar tik smagi zaudēja Trumpa atbalstītam veterānam, vēlreiz pierāda, ka šī kustība ir tikai modes lieta. Tas ir absurds tiešsaistē. Protams, nevar nepieminēt, ka Tomas Māsīs savā zaudējuma runā. Starp citu, mēs negaidījām, ka viņš zaudēs. Izskatījās, ka šim puisim viss iet uz augšu. Par to tūlīt runāsim, izmantojot Kelsi. Apskatīsim to pārskatu. Bet tas ir neticami, tiešām neticami, ka šis puisis visu savu kampaņu balstīja uz to, lai pierādītu, ka pret Izraēlas noskaņojums ir dzīves un spēcīgs. Un tomēr beigās notiek tieši pretējais. Republikāņi ir nākuši klajā, lai pierādītu, ka viņi spēj saskatīt loģiku, viņi spēj saskatīt saprātu, un viņi var atmaskot šo cilvēku patieso būtību. Paskatieties uz viņa noslēguma runu. Es būtu iznācis agrāk, bet man vajadzēja piezvanīt savam pretiniekam un atzīt sakāvi. Un bija nepieciešams laiks, lai atrastu Edu Galrionu Telavivā. Redziet, pat zaudējot, viņš ir tāds. Ziniet ko? Padarīsim visu šo lietu tikai par Izraēlu, 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 Izraēlu. Un cilvēki ir patiesi tik noguruši un apnikuši no tā, ka es pat nevaru jums izstāstīt. Labi, iemesls, kāpēc šis vīrietis zaudēja, mēs pie tā tūlīt nonāksim. Bet atkal tas ir rādītājs visiem, kas ir vērojuši šo woke right un jaunās kreisās trako kustību, kas ir vienkārši antihumāna, pret amerikāniska. Tiem, kuri saka, ka Irānas karš ir briesmīgs. Viss tā kompānija, šī smieklīgā, melīgā, manipulatīvā tiešsaistes grupa, viņi nevar dabūt savu cilvēku pie varas. Un es domāju, ka tas ir lielisks signāls Amerikai, vēsturisks. Starp citu, tas ir interesanti no Metamorsa. Tikai informācijai Tomasa Māsi vienīgais lielākais kampaņas finansētājs ir amerikāņu ebreju miljardieris Jeffs Jass, kurš ir galvenā persona galēji labējā Izraēlas domnīcā ar nosaukumu Color Policy Forum, kas aktīvi virza lielās Izraēlas projektu. Masi burtiski ir pēdējais cilvēks, kurš varētu sākt apsūdzēt citus par to, ka viņi ir ārvalstu ebreju ietekmes kontrolē LMAO. Atkal, viņi vienmēr melo, šie cilvēki vienmēr melo. Un vakar, es domāju, bija laba diena republikāņiem, jo MAGA ir dzīvs, vesels un aktīvs. Šī ir kandidāti, kuri uzvarēja savās priekšvēlēšanās ar Trumpa atbalstu. Un man vienkārši jāsaka, ja tu grasies būt muļķīgs, neej pret Donaldu Trumpu. Es nezinu, kurš šim puisim to ieteica, bet tas bija muļķīgi. Briesmīgais kongresmenis Tomas Māsīs publicēja manu sen izteiktu atbalstu viņam, kas bija daudzus gadus atpakaļ, ilgi pirms es uzzināju, ka viņš ir sliktākais kongresmenis mūsu valsts vēsturē. Es atbalstīju Edu Galleriju, īstu Amerikas patriotu, ko Māsīs ļoti labi zina. Tāpēc viņa izplatītais paziņojums ir viltots, tieši tāpat kā viņš pats ir krāpnieks. Atsauc savu viltus paziņojumu Māsī, tūlīt pat. Un šis ir tas cilvēks, kurš ir uzvarējis Edu Galreinu. Un acīm redzot, tev ir Taylors Oliveira, viens no tiem, kas atbalsta Māsī personību. Demokrātija ir ilūzija. Šis mandāts tika nopirkts un apmaksāts ar politiskās darbības komitejas PAC palīdzību un tā tālāk. Bet atkal, es vēlos runāt par šī brīža nozīmi, jo es esmu tik ļoti sajūsmā par to. Tik ļoti sajūsmā. Redziet, kad jūs ieejat Kalcija.com, kas, kā jūs zinat, ir Amerikas lielākais prognožu tirgus,
Tas būtībā ir akciju tirgus prognozēm, kas nozīmē, ka šeit jūs varat redzēt, ko cilvēki patiesībā domā par konkrētu tēmu. Kas man šķiet interesanti, ja paskatās uz šo 2028. gada prezidenta amata kandidātu Tomas Masī, ir šeit tikai ar 2% J.D. Vance ir ar 34%. Bet cilvēki jau kādu laiku runā par Massi kā par republikāņu kandidātu, jo viņi ir sākuši ticēt, ka šī kustība, ziniet, šis Dana Bilzeriāna un Tucker Carlsona fenomens aug, tas aug. Visi sāk redzēt patiesību. Un Tomas Massi un Tuckers Carlsons ir šīs kustības seja, bet paskatieties tikai. Paskatieties, cik zemu šis cilvēks ir nokritis. Labi. Tomas Massi, par kuru cilvēki runāja un joprojām domā, ka viņš varētu pievienoties 2028. gadā, tagad viņam ir tikai 2% iespējamība kļūt par republikāņu prezidenta kandidātu. Tas nozīmē, ka šis cilvēks ir vienkārši izkritis no cīņas. Pilnībā izkritis no cīņas. Cilvēki vairs nav ieinteresēti viņā, jo viņi redzēja, kas viņš patiesībā ir. Kāds, kurš ir pārdevies. Starp citu, noteikti lejupielādējiet Kalšī lietotni un izmantojiet kodu MEIRA K, lai saņemtu $10 atlaidi, kad tirgojaties par $10. Kalšī tiek rakstīts KELSKI. Noteikti lieciet savu naudu uz savu prognozi un patiešām pievienojieties cilvēkiem, kuri tiešsaistē patiesi apspriež to, kas patiesībā notiek. Man tas šķita neticami interesanti, ka tik ilgi mēs esam noticējuši šiem meliem. Meliem, ka šī grupa, šī organizācija, šie cilvēki patiešām ir jauna Amerika. Un tomēr vakar šajās priekšvēlēšanās Amerika parādīja, ko viņi patiesībā jūt, un ka viņi spēja saskatīt cauri Toma Masi meliem. Te ir kas tāds, kas varētu pārsteigt daudzus no jums. Šī apsēstība ar Izrēlu ir kaut kas tāds, kas lielāko daļu amerikāņu patiesībā nemaz neuztrauc. Tagad kļūda, ko šie muļķi pieļāva, ir tāda, ka viņi domāja, ka tas, ka cilvēki nevēlas visu laiku runāt par Izrēlu, nozīmē, ka viņi visi ienīst Izrēlu, kas vienkārši nav taisnība. Viņi vienkārši nevēlas, lai tā būtu uzmanības centrā. Un šī grupa ar šīm smieklīgajām personām, kuras ir spējušas visu sagrozīt un izkropļot, viņa zaudējums ir šī iemesla dēļ. Viņa uzvara arī būtu bijusi šī iemesla dēļ. Ja viņš būtu uzvarējis, tas būtu tāpēc, ka Izrēlai neizdevās viņu gāzt. Un tā kā viņš zaudēja, tas ir tāpēc, ka AIPAC guva panākumus. Šī apsēstība ir kaut kas tāds, kas visiem jau ir apnicis. Un viņi ir vienīgie, kas to virza un nepārstāj par to runāt, nepārstāj būt apsēsti ar to un veidot visu savu personību, visu savu dzīvesveidu, visu savu būtību ap Izrēlu. Un cilvēki domā, tas īsti nestrādā. Tātad Trumpa atbalstītais jūras spēku SEAL Eds Gallerēns negaidīti pieveic Tomu Masi. Eds Gallerēns ir bijušais jūras spēku SEAL un Trumpa atbalstītais kandidāts uzvar ilgadējo pārstāvi Tomu Masi. Atkal, šis ir liels notikums, visdārgākajās ASV pārstāvi palātas priekšvēlēšanās jebkad, kur reklāmās iztērēt vairāk nekā $32 miljoni. Pro-Izraēlas grupas, piemēram, AIPAC un SuperPAC, iztērēja vairāk nekā $15 miljonus, lai atbalstītu Gallerēnu un uzbruktu Masi, kuru dēvēja par visvairāk pret Izraēlu vērsto republikāņu, kamēr Trumpa sabiedrotie pievienoja miljonus un pasniedz to kā lojalitātes pārbaudi. Masi, kurš ir pazīstams ar partijas līniju ignorēšanu tēriņu un ārvalstu palīdzības jautājumos, iekļāva savu Epsteina lietas caurspīdīguma likumu, ko Trumps parakstīja 2025. gadā, un solīja pēdējos mēnešos turpināt cīnīties par caurspīdīgumu. Stingri republikāņu apgabals padara Gallerēnu par favorīti novembrī, kas ir aizraujoši un labi, jo jūs vēlaties, lai būtu normāli cilvēki. Un atkal, nav nekāds pārsteigums, ka, kad jūs meklējat šo stāstu X, Joe Kents, jūs atceraties to trako vīrieti. Katrā ziņā Dievs svētī Tomu Masi. Viņš izgāja no šīs situācijas ar saglabātu godu. Viņš ir patriots un saglabājis savu godīgumu. Kamēr vēlētāji atdod savas balsis tam, kurš izvieto visvairāk reklāmu, mums būs politiķi, kurus nopērk ārvalstu valdības un korporatīvās intereses. Protams, viņiem tas izdevās. Šis ir par ārvalstu reklāmām. Šis ir par cilvēkiem, kuri kontrolē. Varbūt tas ir par to, ka Kentucky iedzīvotājiem ir apnicis kāds, kurš šķiet ir piesavinājusies kāda grupa. Kāds, kurš ir gatavs pārdot savu dvēseli, lai apsēstos ar kaut ko tādu, kam patiesībā nav nekāda sakara ar Kentucky. Varbūt cilvēkiem patiešām patīk Trumpa pieņemtie lēmumi. Un varbūt mēdīju apsēstība ar šīm personām veido nepatiesu naratīvu, ko lielākā daļa cilvēku spēj saskatīt tādu, kāds tas ir. Un patiesībā viņiem patīk doma par sabiedrotajiem, kuri ir gatavi kopā ar viņiem karot. Un tam nav jābūt galvenajam visos jautājumos. Jebkurā gadījumā sveiciens Tuckeram Carlsonam, kuram kandidātu atbalstīšanā ir 0 no 5. Mesi zaudēja, Pīters pedofīlija uzvarēja, Kentucky noteikti ļoti lepojas. Paskatieties uz viņiem, viss iet tik slikti.
Protams, Tomas Messi. Šodien ir 6. gada diena kopš Epsteina lietas caurspīdīguma likuma, ko viņš ļoti atbalstīja. Paskatieties uz to. Tas ir tik apkaunojoši, ka viņa zaudējuma atzīšanas runa ir par Izrēlu. Tas tikai atkal un atkal pierāda būtību. Viņi vienkārši nevar atturēties. Tā ir visa platforma. Tas ir viss. Un patiesība ir tāda, ka cilvēki ir tik ļoti noguruši no tā, ka viņiem stāsta, ka viņi balso par kaut ko, kas ir par Ameriku, kad patiesībā saprot, ka tas nemaz nav par Ameriku. Tas burtiski ir vienkārši pret Izrēlu. Viņa zaudējuma atzīšanas runa nav par Kentuki iedzīvotājiem un to, cik ļoti viņš jūtas, ka viņi tika pievilti. Tā ir par to, kā izdoties aizskart Izrēlu un Edu Gellereinu. Un tas ir diezgan skumji. Manuprāt, tas tiešām ir diezgan skumji. Acīm redzot, ir Alex Jones, kurš runā par to, ka tas viss ir saistīts ar Epsteina lietām. Jebkurā gadījumā mēs joprojām neesam tikuši vaļā no Toma Masi, jo pastāv iespēja, ka viņš būs pietiekami muļķīgs, lai mēģinātu kandidēt kā Republikāņu partijas kandidāts. Un būsim visi godīgi par šo uz mirkli. Ja viņi izvēlēsies kādu, kurš kandidēs ar šo pret Trumpu, pret Izrēlu, ziniet, pret ārvalstu aliansēm vērstu līniju, tas būs Takers Kārsons. Tas nekad nebūs Masi. Es domāju, mēs to redzējām ar Kelšī. Tā vienkārši nav. Tas vienkārši nav. Tas nekad nebūs šis Tomas Masi, bet viņš nevar sev palīdzēt. Viņš ir maniaks, kuram patīk vara, tāpēc viņš to izbauda. Jebkurā gadījumā garlaicīgi. Šis ir jaunais puisis. Viņš bija jūras spēku specvienības karavīrs. Mums patīk, ja pie varas ir jūras spēku specvienības karavīrs. Nu, lūk, tas arī viss. Šī ir aizraujoša diena. Labi, tagad paskatīsimies, ko Niks Fuentes saka. Neokoni, šie cilvēki, likudnieki, viņi ir kontrolējuši Republikāņu partiju. Un viss, ko es zinu, ir tas, ka šī sistēma ir jāaptur. Tas ir viss, ko es zinu. Šis Ruperts Murdochs, Fox News, Trumps, Aiks Perlmaters, Pols Singers, Mirjama Ādelsona, AIPAC un Trumpa lieta ir jāiznīcina pie velna. Un man vienalga, kurš to izdara. Tas var būt James Fishbacks, tas var būt Tomas Mēsijs, tas var būt Steves Benons, tie var būt demokrāti. Redziet, viņš te runā par to, kā, lūk, šī Tomas Mēsija lieta, republikāņi jums nevajadzētu to svinēt, jo tas tikai pierāda, cik ļoti viņi visu kontrolē. Bet patiesībā tas pierāda tikai to, ka cilvēkiem tas viss ir apnicis. Viņiem vienkārši ir garlaicīgi. Viņi vēlas cilvēkus, kuri patiešām rūpējas par Ameriku un kuriem nav svarīgāk ienīst Izrēlu. Tāds ir mūsu stāvoklis šobrīd. Un kad Niks Fuentes saka, puiši, republikāņi, šī ir problēma. Ziniet, varbūt tā nemaz nav. Varbūt tas ir kaut kas, ko vajadzētu svinēt. Tāpēc jums vajadzētu pievērst uzmanību Tomasam Mēsijam. Nav svarīgi, kur jūs atrodaties. Tas mums atgādina, ka šādi cilvēki, kuri ir apsēsti ar naida radīšanu un runā tikai par šķelšanos, ir pilnībā pakļāvušies īsto ienaidnieku propagandai un pilnībā palaiduši garām būtību. Bet, paldies Dievam, amerikāņi joprojām domā paši ar savu galvu. Cilvēki joprojām spēj redzēt manipulācijām cauri, un viņi patiesi interesējas par cilvēkiem, kas viņus un viņu vajadzības pārstāv. Paldies, ja jūs pievēršat uzmanību šim jautājumam.